Sveika, numeroloģijas spēks skatītāji! Es esmu Ilze, un šodienas mans viesis ir Rīgas Zeļu prezidents, kā arī sporta menedžers Edgars Buļs. Bet par viņu personību šodien mēs ļoti daudz izrunāsim. Un, Edgar, es ļoti priecājos, ka tu atnāci man raidījumu. Ilze, liels paldies, ka uzaicināji, novērtēji. Novērtēji, bet man nācās nedaudz pielauzt tevi. Mazliet, jā. Man vispār interesē cipari, interesē numeroloģija, bet ir, godīgi sakot, arī maza bijība. Kāpēc? Pret visu numeroloģiju, astroloģiju. Ar domu, varbūt nevajag visu zināt līdz pēdējām detaļām, un par daudz informācijas arī važkārt to pareizo ceļu vai plānoto ceļu vai savas idejas var kaut kur transformēt nepareizajā virzienā. Īstenībā man vairāk to teikt. Jā, tāpēc es esmu vispār cipariņu fans. Wow. Jā, man ir 2-3, jā, mans zīmols, man ir autonumurs, Twitters un Instagrams, viss EB23 vai 23 EB. Bet es cenšos tomēr neļaut šiem cipariem valdīt pār savu saprātu. Jā, jo katram man šķiet tomēr ir savs ceļš ejams un nevar tā visu slikt vienā dienā dzimušos cilvēkus pēc vienas skalas, ka tie tagad ies pēc tās konkrētās numuru stratēģijas, ka vajadzētu tā dzīvē iet. Tā kā man liekas, ka katram savs dzīves ceļš, savs raksturs, savas domas, savas idejas, bet tomēr mazliet arī tiem numuriņiem pasako. Jā, un kaut ko tā kā iedvesmoties vai kaut kā... Jā, zini kā, tu man rakstīji laikam otro reizi. Tad es tā domāju, nu labi, ja jau tu man raksti un man tiešām tajā pirmdienā ir brīvs un izskatās, ka būs labs laiks, lai mēs varētu šeit forši sēdēt terasītē. Tad es domāju, nu labi, viss sakrīt, ka ir. Jā, jo dažkārt, ja būtu kaut kur jālaužās, kaut kas jāpārceļ, jāpārstrīpo, tad varbūt ir zīme, ka varbūt labāk nevajag. Tas gan, jā. Bet šoreiz viss sakrita viegli. Tu man uzrakstīji, kad, nezinu, ceturtdienu, piekdienu, un skatos, ka man tiešām ir brīvs. Kāpēc ne? Es jau tā kā tāda aizmetnīte tur iemet, ka tu varētu padomāt, noskaņoties un tā tālāk. Bet jā, starp citu, tev ir mašīna 2-3, es biju pamanījusi. Bet man, starp citu, arī ir ļoti labs numurs. Man ir MJ23, MJ23, tev arī ir 2-3? Jā. Pagad, tev ir MJ? Man ir MJ. Tā kā Michaels Jordan? Tā kā Michaels Jordan. Tas ir mans vispār. Es tev viņu vai nu nopirkšu. Tiešām tev ir MJ? Man ir zvēri, man ir MJ23. Tad man jānāk bija pie tevis. Tev bija jānāk. Es jau tieši arī gribēju. Par šo numuru transformāciju, transferu. Mēs vēl parunāsim. Bet iedomājies, ka man ļoti daudz ir prasījuši. Tiešām es nemānos tā kā 3-4 Kā tu tiki pie tāda numura? Es nopirku mašīnu ar to numuru. Tas cilvēks laikam no sporta neko nesaprot. Neko nesaprot. Ka man bija 25 gadi, es tādu traku dzeltenu vabolu, bet man kaut kā draugi mani, jo man arī tā kā nedaudz no tāds basketbola pasaules, viņi saka, bet tev tas numurs ir dārgāks par tavu mašīnu, gandrīz vai tev ir jāņem viņas iet. Un pēc tam es tā, tas ir krūti. Tā ir, jā. Man arī izdevās tikt pie sava EB23. Arī 2007. gadā, laikam. Jā. Un arī, paldies Dievam, tas cilvēks neko daudz nesaprata no cipariem un numuru vērtības. Un es viņu par kaut kādiem 50 latiem nopirku tajā pirms jau 17 gadiem. Un tā viņš ir faktiski viens mans brands jau, mans zīmols, kas iet līdzi man. Bet par MJ, es kaut kur esmu redzējis šķiet to numuru vairākas reizes, es par viņu domājis. Jā, neredz, man viņš ir. Tagad es zināšu, ka viņš pieder. Miera tev nebūs. Bet redzi, tev ir, tavam dēlam ir... Tāda paša iniciāli, jā. 23. Viņam pat arī, Pareizi. Viņš ir Emanuels, jā. Bet viņam ir 23. Man dēls spēlē futbolā, un tur viņam 23. un basketbola klubā, ka mēs atnācām tā kā aizņemts. Tā kā mums ir partnerīši. Kā tu domā, kāpēc viņam ir 23. numurs un ne jau viņš viņu izvēlējās? Bet skaidrs, ka jau viņš, protams. Jā, šoreiz. Kaut kā nav jau slikts numurs un lai tik spēlē. Protams, tas numurs, vismaz sporta pasaulē, vismaz basketbolā, viņš ir ļoti prasīgs. Jā, ir zināmi nopietni spēlētāji bijuši vēsturē. Tas pats Lebrons arī spēlēs ar 23. Nevar kurš katrs to numuru iznest. Protams, maziņš puika vēl viņš tur tik tālu neaizdomā, viņam pieļauj, bet tas numurs uzliek spiedienu. Tas sapatās kā futbolā, tur 10, 7. Jā, desmitnieki arī nerod jebkuram katram. Desmitnieki Maradonas un viss, devītnieki Ronaldo. Desmitnieks Messi pareizi, devītnieks Ronaldo, Van Bastens. Super spēlētāji bijuši vēsturē, nevar kurš katrs spēlēt ar 9 vai 10.
Un basketbolā ir līdzīgi, tā kā maziņš spiediens jau dēlam tiek uzlikts, un cerams tiks galā, bet es domāju, pagaidām viņš par to nedomā, viņam 10 gadiņi vēl. Viņš jau malacīts ir. Nu, es jau nezinu, es tā tikai. To mēs redzēsim vēl. Klubā vismaz viņš ļoti, kā saka, manam ir kur pielikt, bet tavējais jau tur. Klau, vispār šodien ir ļoti labs, ko es sapratu, tieši ar tevīm interviju, ir ļoti labs datums. Šodien 0909. Jā. Tu esi ar apziņas skaitli 9. Jā, tev ir 9. Un tu man starp citu, tu man atkal bija tā, es tevi kā personību savādāk iedomājos, nu par cik tu esi easy outgoing, ļoti komunikabls, viss tev padodās. Tu man vairāk tā kā uz biznesu, tie 8, 5. Bet tu man ļoti pārsteigts ar to 9, tu man ļoti pārsteigts. Tur ir ļoti daudz interesantu. Nu, mans redz, viss mans bizness, viņš ir ļoti daudz saistīts ar komunikāciju. Faktiski viss man ir jādara. Es neražoju pats neko, es tādā ziņā, es ciparus šķiet arī labi saprotu un māku rēķināt, bet es neesmu grāmatvedis. Es arī mazliet likumus zinu, bet es neesmu jurists. Jā, man viss tas, ko es daru, ir jādara ar muti, ar mēli. Jā. Ir ar visiem jāsarunā, ar sportistiem jāsarunā, lai viņi grib, lai es viņus pārstāvu, ar sponsoriem jāsarunā, lai viņi grib atbalstīt manus sporta projektus. Ar visiem visu laiku ir kaut kas jāsarunā, un bez tās komunikācijas nu nekādi. Un vēl daļa no komunikācijas mūsdienās ir, protams, visu šī publiskā telpa, PR, public relations, sabiedriskās attiecības, profesionālā sportā, bez tā arī nekādi, kā sevi pasniegt, kā sevi iznest. Nu, tur bez komunikācijas kaut kādiem mazliet arī droši vien talantiem, bet viņi arī ir izkopti gadu gaitā, arī nekādi. Jā, tā kā man ir jābūt komunikablam uzņēmējam. Tev ir, un zini, kas ir, tev ir ļoti daudz tajā 9. Tieši tas ieslēpjās, ka tu vari patiesībā, kā 9. ir visvecākais skaitlis un visviedākais. Tu tā kā saproti, tevī ir 10% no katra skaitļa. Vispār sākot ar 7, 8, 9, tie ir gudrie skaitļi, tur ir ļoti daudz enerģija, kur jāmāk arī tā kā sabalansēt ir, bet tev ir sapratne par jebkuru cilvēku. Tāpēc tu vari būt tās tajā mārketinga un visā... Nu, Gribās ticēt, ka, piedodies sev, varbūt pārtrauc, ka mazliet jūtu tos cilvēkus un jūtu katram savu pieeju, sākot no sportistiem, beidzot ar bērniem un jauniešiem un sievietēm un... Nevienmēr, protams, man izdodas izcils kontakts, bet varbūt arī tāpēc, ka es pats negribu to kontaktu, jo man kaut kas nepatīk tajā otrā cilvēkā, es nemaz necenšos ar viņu izveidot kaut kādu saikni. Bet gribās ticēt, ka es to jūtu un par šo 9 un to... Tiem 10%. Jā, vēl viena lieta, kad varbūt manas izdarības nevienmēr to liecina. Nu, es esmu visādas trakas lietas darījis un visādi video ir internetā ar mani travām trakulībām, bet vispār es esmu veca dvēsele. Tā es saprotu pēc, varbūt tu man tagad precizēsi, ka tā nav, bet kur es pats esmu pētījis, ka es esmu tā saucamā, nu, ar to dzīves ziņu, ka es zinu, ko es gribu, es nepeldu tik ļoti kaut kur pa mākoņiem tā, es sapratu, ka man tie cipari tā rāda. Gribās ticēt, ka es mazliet to drēbi arī kaut kur saprotu visos procesos, tāpēc arī kaut kas izdodas. Kaut gan manas izdarības dažkārt ir ļoti, ļoti frivolas un gaisīgas, un es varu daudzīties, kas arī veido no daļa manas personības, lai es neesmu tik varbūt garlaicīgi vecs, bet jauneklīgi vecs. Es nezinu, kā es varbūt tā kaut kā tā izsakos, bet varbūt... Vietas, tu esi vietas, pilnīgi. Man gribētu tos tā ticēt. Tev ir tas, nu čuņiks arī, bet tavā skaitlī, ka tu vari paredzēt nākotni, nu, kaut vai arī ņemot vērā no biznesa viedokļa. Tu, piemēram, vari paredzēt, nu, teiksim, tagad saviem, teiksim, cilvēkiem, kuriem tu esi menedžers, var pateikt, nu, tur pēc tāda un tāda gada būs tas un tas, tu jau to paredzi. Tu to zini, ka tāda būs loģiskā notikuma virzība uz priekšu. Zemapziņas līmenī es tev pastāstīšu pāris situācijas. Visādi sportisti man ir ik pa brīdim uzrunājuši un ar kaut ko es esmu saisties, ar kaut ko nē, bet tikai pāris lietas. Es sāku menedžēt Samoilo Aleksandru 2012. gadā, 2013. gadā viņš apvienojas Jānis Šmēdiņš, sāka bombīt visu, nepareiz slikts vārds šajā brīdī, sāka uzvarēt visā pasaulē, jā, teiksim, tur 3-4 gadu nogrieznis bija fantastisks. Neizdevās arī olimpiāda, bet vispār viņu 10-11 gadu, nu, viņi izcīnīja ļoti daudz medaļas. Nu jā. Aļona. Es ar viņu sāku 16. gadā, 17. gadā viņa vinēja Roland Garros Francijas atklāto turnīru. Tīna Anastasija arī. Mēs sākām 17. gadā tās sarunas, šķiet 17. 18. un 19. gadā viņš kļuva par Eiropas čempioniem. Tā kā kaut kāds, es negribu teikt, ka es jau skautoju un tagad bija tas sportists. Es zinu, ka viņš tūlīt vinēs un es esmu pa katru cenu viņam klāt. Nē, bet nu, kaut kā droši vien tā zemapziņa nostrādā.
Tāpat arī tas, tu tā kā saproti ļoti loģiski, jo tu esi visviedākais. Tur varbūt tās arī sasienās. Par vēl 3-3 basketbolistiem interesanti, ka es viņiem tā kā nebiju oficiāli sācis strādāt līdz Tokijas tam zeltam, bet kaut kādas mums tās attiecības ar visiem bija labas. Ar Agni Čavaru mēs jau sen bijām runājuši, tur viens sponsoru gadījumā, un es kaut kā instinktīvi biju tajās spēlēs, ļoti aktīvi viņas atbalstīju, un faktiski pirmais piezīmēja man Agnis pēc olimpiādas, ka mēs esam čempioni, ko mums tagad darīt, mums te visu rausta. Un tu pēc tam ar viņiem bija tomēr? Jā, es saku tā mierīgāk, vai sagaidiet man mājās, jo viņi bija atlidoja ātrāk no Tokijas. Tad mierīgi izvērtēsim, ar ko mēs ejam, kur mēs ejam, kad mēs ejam, bet kaut kāds, droši vien kaut kādā zemapziņas tajā līmenī jūti, kurš sportists varētu izšaut. Jā. Un ar to ir jēga strādāt, jo es daudziem teicu sadalās sportistiem, ka man liekas sanāk jūs daudzus pārdot un reprezentēt, bet es neesmu burvis. Jā. Es nevaru, vispirms sportistam ir kaut kas jāizdara. Vispirms viņš izdara kaut ko lielu, viņš parāda, ka viņš ir čempions, liela personība, šī vārda labākajā nozīmē. Tas, kas aiz sevis var pavilkt cilvēks, un tad uzņēmēji grib ar viņu saistīties, ar šo vārdu, grib savu zīmolu saistīt ar šo konkrēto sportistu. Tad es varu pieslēgties un palīdzēt to visu, kā saka, sastruktūrizēt, lai tas viss ir tādā loģiskā saiknē. Bet vispirms tomēr sportistam ir jāizdara. Bet es varu mazliet jau ātrāk kaut kur pieslēdzoties savā veidā, varbūt viņu arī palīdzēt, nomotivēt, mentorēt, kaut kur varbūt iedot iedvesmu kaut kādā veidā. Es negribu teikt, ka tagad mans dēļ visi šie tituli, nekādā gadījumā nē. Bet varbūt kaut kāds 1, 2, 3% kaut kādā iedvesmošanā, kaut arī tādā ziņā, ka ja es strādāju ar kādu sportistu, tas esmu viņa kvēlākais fans. Un kaut kādā veidā... Jā, es to esmu pamanījis. Tas ir kaut vai Rīgas zeļos, tu tur iesaisti visu, tur samoros. Doma tāda, ka ja tas sportists, es viņu sāku strādāt, tad es pa viņu arī fanoju no sirds. Jā. Un kaut kādā veidā es domāju, ka sportistam, ja pa viņu kāds vēl stāv un liek to enerģiju, hei, tu šis labākais, tu esi čempions, tu vari visu, tas kaut kur tādā visā procesā pašā pasaulē pavar vaļā, un sportistam arī to, ka viena lieta ir, tur, protams, smagi strādāt, smagi trenēties un iedz visu, bet pats galvenais ir ticēt sev. Kaut kādā brīdī, un vieglāk ir ticēt, ka tev tic jau vēl, un atbalsta katru dienu. Jā. Tā kā tā. Un tas ir tāds uzliek, tā kā papildus, viņš man ticas arī sev, tā kā tādu credibility iedod vēl papildus. Protams. Bet skaties, Edgar, tev ir viena baigi foršā lieta. Tu esi kādreiz sevī saicis, ka tu esi strādīgs cilvēks un visur, tu esi visur aktīvs un viss, man liekas, dara baigi pareizi un baigi forši. Ne visu. To mēs katrs pats zinām, bet tā no malas tas jau labi, bet tu jūti sevi. No malas ir labi, jāizskatās no malas. Tad tu esi veiksminieks. Bet tev ir tāds droši vien, ka to es nevaru būt muļķīgi to noliekt. Katram cilvēkam jātic, ka viņš ir veiksmīgs. Es uzskatu vienalga, ko tu dari dzīvē, vai esi numerologs, vai vadi blogus, vai kaut vai uzkopi parku, kas arī, ka tu savā sfērā esi veiksminieks, kaut vai laba, skaista ģimene. Katram cilvēkam ir jātic, ka viņš ir veiksminieks. Un, protams, ka es kaut kur savā ziņā arī tam ticu, bet tas viss ir saistīts. Nav manā dzīvē viss bijis tur balts un pūkains. Tie, kas man tur sekojuši līdz, man ir bijuši tur mēsli pamatīgi. Tur leģendārais 2009. Gads, kur piemina... Bet tu to saprati kaut kādā brīdī, tu izgāji no tā ārā. Kā saka, sanāca tā, ka man droši vien vajadzēja tur paiet jau laicīgāk ārā no tā, bet es tur ieķēries tajā basketbola izlasēs tur tajā laikā tur ar zobiem un nagiem, un tā gribējās būt daļai no tā visa, ka kopā arī ar tiem džekiem tur sadegu tajā laikā, un man tur gāja mēsli pāri tādu, vēl joprojām ik pa brīdim kāds kaut ko uzliek kādu virces muciņu, mēģina uzliet, bet tas viss arī bija vajadzīgs, lai es paliktu stiprāks kā personība, neizdarītos tādas kļūdas, nobriest ātrāk, es tur varbūt ar pa daudz bišķiņu peldēju, tur kaut kādā jaunības pirmajās panākumos likās, ka es baigais džeks. Daudz jau sasniedzis. Bišķi varbūt deguntiņš gaisā bija. Tajā laikā likās, ka nebija, bet tagad es atskatos uz kaut kādiem, kā es tur uzvedos. Tur, brīžiem varbūt es nebija īsti. Bija mazliet kaut kāda varbūt zvaigžņu slimība tajā manā līmenī. Jā. Kā jau notiek. Tā notiek. Kad tu sāc mazliet peldēt kaut kur ar degunu mākoņos, tad tev iedod tā. Svētais Pēters saka, ko tu te bāzi savu degunu, iedod papīri, atmet atpakaļ, un tad jautājums, kā tu reaģi. Vai tu vari savākties un ieiet nākamajā līmenī, vai tu turpini kaut kur peldēt savā iedomu pasaulē.
Nu, man šķiet, ka man izdevās savākties. Man tas 1 gads, tur 2 gadi, tur nebija viegli. Kurš tev bija tas gads? 9, 10. Es tev teicu, es tev rakstīju īstenībā, es tā kā lūdzu Edgaram padomāt, kas jau notikās 2010. gadā, jo tas bija tavs pagrieziena gads īstenībā, uz kur tev jāsāk virzīties. Es teikšu, ka man tur vairākas tās lietas. Tad es tagad sāku atskatoties. Tad 2009. gadā bija tā izgāšanās tajā čempionātā un viss tās PR izgāšanās. Viena lieta ir izgāsties sportiski, bet otra lieta ir viss sabiedriskās attiecības. Nu, tur aizgāja viss ļoti slikti. Man salūz kaut kāds ielūz pirmais sapnis, ka es biju domājis, ka es būšu tagad basketbola izlašu menedžers tur, nezinu, 50 gadus un ko mēs tik tur neizdarīsim. Un tad saprotu, ka tas pirmais tāds kaut kāds sapnis, nu, protams, jaunībā vēl bija sportiskie sapņi, pašam kaut kur gribēja spēlēt. Labi spēlēja basketbolu. Ja kā ar ko salīdzināt? Man liekas, zini, kā, es kopumā spēlēju droši vien ar vidējo cilvēku salīdzinot labi, bet, protams, ja mēs runājam par to līmeni, ar ko es pats strādāju ar profesionāļiem, bet, protams, ka es labi nespēlēju. Es nespēlēju tik labi, lai spēlētu zeļos. Latvijas top 2, top 3 klubā Latvijā es nespēlēju. Bet, protams, ka vietējā čempionātā es esmu pāris sezonas spēlējis. Bet es nebiju tik labs, lai spēlētu, piemēram, izveidotā kluba līmenī, tā kā, lai es varētu savienot. Līdz ar to tas pirmais tāds trieciens jau bija tajos 17 gados, 16, 17, kad it kā likās, ka gribējām, mēs visi jaunieši sapņojam, ka mēs kaut kur tulīt spēlēsim, bet sāk saprast, ka laikam tas nebūs. Bet, teiksim, es iestājos Rīgas ekonomikas augstskolā, vai tagad viņi saucās Stokholmas ekonomikas augstskolā laikam, un līdz ar to tā izglītība spēcīgi aizgāja, tas tur ātri pārtransformējos, bet man transition gadi, tādi pārējais gadi bija 2 ļoti smagi. Es tur pirmajā gadā arī aizpeldēju mazliet, un faktiski pirmo gadu gāja 2 gadus, tā kā man tur, 17 gados galva bija mazliet citur. Protams. Galva bija sporta un studentu dzīvē, ka es domāju, es tagad amerikāņu pīrāgu saskatījies, spēlēšu basīti nerumāli un tik daudzīšos un pa balītam staigāšu, tur nopietni pēkšņi jāmācās. Un ja vidusskolā es ar savu kaut kādas maziņu talantu tiku cauri, visur baigi neiespringstot. Ar komunikācijas talantu, ne? Arī sarunāju visu, ko vajag, ka visu var nodot vēlāk, tur kā vajag. Tur, protams, ir nopietns līmenis tāda. Finanšu sektorā top 20 skolu, malacis es paliku no kāda varbūt 2., 3. gada. Tas nekas, es ir man atkal bija tā, ka man bija sevi, atkal ar jānokomunicē, ka man atļauj tai skolā palikt vēl 1 gadu, jo viņi jau parasti tā nedara. Viņi tādas tur, kas tur aizpeld ātri izmet ārā. Bet tā viņi var lepoties, ka tu viņas skolu piemeni. Es tā ceru. Domāju. Nu, lūk, un tad atgriežamies tālāk, es pabeidzu skolu un sāku strādāt Latvijas Basketbola Savienībā. Un 2005. gadā es esmu sieviešu basketbola izlases menedžers, un tajā laikā sieviešu izlases bija tā kā galvenā komanda valstī. Tieši dāmām bija milzu panākumi, bija superīgākās dāmas. Aneta Jākabs un Džogot, Guna Bāško, jau Kubliņi un visas šīs leģendas. Tad es pārgāju arī uz vīriešiem un likās, ka es tagad tajās izlasēs būšu mūžību, bet man tur atkal. Bet uzvedos un viss tas, varbūt arī apdegu, vajadzēja sadegt, jo viss kaut kas kaut kam labam dzīvē ir jābeidzās, lai sāktos kaut kas vēl labāks. Tad 2009. gadā tas beidzās. Tas tādu gadu diezgan depresīvā laikā dzīvoja, ieņēmumi bija ļoti švaki, cik komentēja. Arī slikts kopējais, tur viss tās krīzes un man tas viss. Bija ļoti slikti viss tā 9-10. Es tur tiešām nebija tas labākais laiks, bet tas atkal tev rūda, un tad 2010. gada beigās interesanti, es sāku strādāt atkal. Nezinu, vai es to gribu, vai es negribu, man aicina strādāt par pludmales centru Brazīliju. Vadītāji, kas tagad saucās Rūkī pludmales centrs, un es ilgi domāju, sākumā pat atsaku, tad es tā kā piesakos. Bija forši, tas nebija man tur sapņdarbs un mana tur labākā vieta, bet caur to visu es sagāju kopā ar Samoilovu Aleksandru, kuru es pazinu, bet Aleksandrs man teica, Edgar, nāc mani menedžēt. Tad sākām ar Sašu, tad es tajā laikā izveidoju savu aģentūru. Un kopš tā laika Aleksandrs, Jānis, Aļona, meitenes, Tīna, Anastasija 3-3. Tas viss turpinājies un ir tagad rezultējies arī basketbola klubā Rīgas Zeļi. Tā kā es teiktu, tas pagrieziena punkts bija, man bija kārtīgi jādabū papieri, man bija jāizvērt mēslos. Es biju 3 nedēļas ar izslēgtu telefonu, lai saprastu, pirms mēnesi. Man ir par mani rakstīt tur visās iespējamās avīzēs. Tā neatceros. Man liekas, pat nelabi. Es tikai padalos.
sākot no kas jauns līdz sporta avīzēm un visur tur topus, labā ziņā varbūt aprakstīja to manu, ko es biju uzrakstījis par spēlētājiem, bet visu laiku pludina to informāciju. Viņi nāk ārā. Viņa nebija nekā jauna, un viņi redzēja, ko šitā paķerās, šī te tēma varēja malta. Dzeltenā informācija jau tiek, tos klikšķus jau veicina, tā kā tur jau nekas tāds, Un līdz ar to, mala, tad es tomēr ļāvos šim darbu piedāvājumam, kas man sakārtoja, pēc tam izdevās tajā periodā ar Aleksandru. Mēs jau bijām pazīstami, bet sakonektēties un sākt šo aģentūras darbu. Un vēl tomēr man jāatzīst, ka tajā laikā es tomēr iepazinos ar Sandu. Un nevar noliekt, kad... Ar savu sievieti? Jā. Un ir bērniņi, un tas arī vīrietis savāds. Un es tur pirms tam peldēju kaut kur blandījos un visādas. Ļoti simpātiska sieva tev starp citu. Paldies. Tiešām man arī gribētos tā domāt, un līdz ar sakot, ka viņi varbūt mani kaut kur savāca. Tajā laikā negribīgi. Es tur pretojos, es biju tāds brīvais putnas lidotājs. Tur lidoju kaut kur savos tur izlašu mākoņos un vēl tādas blēņas darīju. Kā jau tajā laikā jaunietis, kurš kaut ko izdarījis. Bet zini, kas ir īstenībā, te ar tāds atkāpīte večiem, ir jāiztrakojas. Un pēc tam viņi ļoti tieši kā reizi iet mērķi, iet konstruktīvi, sevišķi, ja tev ir attiecības ģimene, tev nav ar kaut kādām muļķībām jānodarbojas, bet tām muļķībām īstenībā ir jābūt jaunībā. Tā kā, ja tev nebūtu tās muļķības jaunībām, viņas varbūt traucētu citreiz. Īsāk sakot, man tajā laikā papildinot tad savāc, un tad viss tu kopā. Un vēl man tas transformācija notika tāda, ka es arī aizgāju pie vienas gudras dāmas. Viņa laikam nav, bet viņa ir tiešām ļoti bieda sieviete, jau arī gados, un viņa ir vispār krievu tautības, un viņa, kā māktā, šodien tu plačis, kur tu te ņaudi, kas tev ir? Tu egoists pa sev vien domā, tev viss slikti, viss nesanāk. Un viņa man saka, tev jāsāk domāt arī par citiem. Un radās tā, ka tieši man parādījās ģimene, sakārtojās, es tur saku to aģentūru, caur to Rūkī centru Samoilovas aģentūru aizgāju. Un visi kopā es biju spiests savākties, un tad, kad vīrietis nav tik egoistisks un nedomā tikai par sevi, bet domā vispirms jau par ģimeni, domā par savām lietām, protams, arī paliek nobriedušāks, viedāks, mierīgāks pēc tiem skandāliem, tad attiecīgi lietas uzreiz sāk notikties. Tā kā tas pagrieziena punkts bija vairāk. Ka tu pasaki, iedot tādu, kā saka, kredītu naudu savai sievietei. Bet kā savādāk. Tas ir forši, bet es godīgi atzīstos, es varbūt pretojos tām attiecībām, tāpēc, ka es kā jau brīvais putns, man negribējās nekur sev pievažot. Bet tas bija man absolūti vajadzīgs, un es šobrīd super laimīgs un pateicīgs viņai, kad mums ir ģimene, jo iespējams nebūtu viņa man tur mazliet. Kā saka, nelietosim šo riebīgo vārdu. Nevis savākus, bet, kā lai to saka, sastruktūrizējusi manu, kaut kādā veidā. Tad es vēl projām kaut kur, es nezinu, kur klīstu, nezināt, kas ir ģimene, kas ir... Un tu, starp citu, ļoti esi atbalstoši saviem bērniem, pilnīgi viennozīmīgi, vienmēr visu, dēlam uz turnīriem un visu. Bet klausies, vēl, es arī varētu jau labāk un vairāk vienmēr. Protams, tas jau priekš tevī, bet es tā kā no malas arī varu pateikt, ka tu visur forši darbojies kopā ar savu sievu un ģimeni. Tev meita arī spēlē volejbolu, man arī meita spēlē volejbolu, Minusas skolā, starp citu. Man meita spēlē pludmales volejbolu, un es viņu motivēju, ka jāsāk spēlēt turnīros. Dēls man viņš ir gamers savā būtībā, viņam patīk, viņam patīk tās sacensību drudzes, viņam patīk spēles, viņam patīk iet laukumā, cīnīties, iesildīties. Kāds tev ātri šodien? Kas tas bet klausies. Bet meita ir tāda, ka viņa, es gribu patrenēties, es vēl neesmu gatava, un viņa ir jāmotivē. Es ceru, ka viņa sāks spēlēt drīz. Bet te ir arī, tu noskaties to filmu par Serēnā Viljamsām? Tur pasies, kā tas teica tieši kā reiz. Tik despotiski, es nezināju, mūsdienu bērnus var. Jā, bet viņš kā reiz, bet man te bija viesis arī Valds Valters, un viņš arī tā kā atbalsta to te fīču, kad bērni nav jādzen uz turnīriem, viņiem stress. Es varu pateikt, manam dēlam ir stress, viņam nepatīk visi tie turnīri, jau citreiz tur bļauj visi, un viņam tas traumē. Uzden stress, un man meita savulaik piedalījās jau 7 vai 8 gados vingrošanas sacensībās pirmajās, un viņa treniņos ar visu, un sacensību druzī viņai nesnāk nekas. Un tad līdzīgi, un mēs sapratām, ka nevajag, un tāpēc mēs mierīgi. Bet tagad jau viņi tādā vecumā, viņi ir 14, jau viņi varētu sākt spēlēt, pamazām jau jāsāk spēlēt. Tas ir katram savs, un es arī man dēlu savulaik aicināju uz turnīriem jau vēl ātrāk, 8 gados, mēs viņu tad vēl nelaidu.
Bet tagad jau viņš ir gatavs tam, vai viņš ir gatavs fiziski un tehniski un taktiski, tas ir cits jautājums. Bet... Viņš tāds dragātājs ir. Nē, viņš tāds bišķi vēl raustās pa visu, vēl viņš ir jāiedrošina ļoti, jā. Viņš varētu vēl daudz vairāk, bet tas ir normāls process, ar laiku tam viņš apbružāsies un izaugs un cerams, ka viss notiks, bet ko es gribu teikt, ka viņš nav jāmotivē doties sacensībām. Viņam reāli pašam patīk. Viņš pats grib spēlēt tur geto un tā tālāk. Meita gan atkal ir mazliet, būs viņa mazliet jāatbalsta. Kaut kādā veidā jāsaka, viņi visu laiku domā, es vēl neesmu gatava, bet cilvēks jau nekad nav gatavs. Tagad es būšu gatavs. Ir jāiet un jādara. Un caur to prizmu arī sagatavosies. Jā. Tā kā nav jau viņai arī vairs 8 vai 10 gadi. Nu jau ir 14, jau var mazliet jau patrenējusies ir. Bet un sāk pamazām. Man vēl jautājums par, kur tu esi menedžers. Tu tos darījumus lielos slēdz ar ārzemju kaut kādiem klientiem, ne jau Latvijā takš? Nē, pārsvarā latviešu uzņēmēji. Latviešu uzņēmēji? Jā, izņemot azartspēļu sektoru, azartspēļu sektoru dalībnieki, tās ir globāli spēlētāji, kuru filiāls ir Latvijā. Un tad tu līgums tieši Latvijā slēdz ar Latvijas filiāli vai arī ar starptautisko, tā kā tas ir jautājums, kā kurā darījumā. Bet ļoti daudz ir lokāli atbalstītāji. Mums ir super labi biznesa atbalstītāji un sporta atbalstītāji. Jā. Tas pats Rīmī un Eko Baltija Vide. Un es varētu saukt daudz uzņēmējus, kas Latvijā iegulda sporta atbalstīšanā. Tā kā īstenībā tu labs pārdevējs. Es esmu vienkārši pēc profesijas pārdevējs, agrāk mediju grupu vadīju lielu, un tad es pārdošanas trenere, un es zinu, tas ir baigi grūti. Bet tev ir brenda lieli. Tas ir viens, tie sportisti man nāk palīgā, un otrs, ja es to nemācētu, kā es teiktu, komunicēt un pārdot, tad es nebūtu savā vietā. Tā kā droši vien jau, ka esmu savā vietā, un esi gan. Tāpēc arī tās lietiņas iet uz priekšu. Klausies, vēl atgriežoties nedaudz, ka tu tik forši visu kaut ko izstāstīji, bet klausies, te pie tava rakstura, bet es tādu paklausoties iedomājos, varbūt tu esi impulsīvs. Ļoti. Bet te tas ir tam, un zini, kas ļoti, varētu būt mazāk impulsīvs. Tur nevar būt mazāk. Es sev strādāju visu laiku. Jā. Es lēmumus arī mēdzu pieņemt pārāk strauji brīžiem. Es, piemēram, mašīnu nopirku pēdējo burtiski 2 dienās, un tad pēc tam, protams, vai viņu vajadzēja tagad pārdevu, visu kārtībā. Bet es varu nopirkt arī auto. Mans partners viens. Jā. Arī Finance ļoti labs atbalstītājs, ja man iespējas es pareklamēšu. Īpašnieks pastāstīja, viņam tur apnikus viņa vecā mašīna, nevarot pārdot. Saku, ja dos man pa tik un tik, tad ņemšu. Viņš saka, labi, un tā man bija jauna mašīna. Un manas mājās sieva saka, klausies, tu veco vēl nevar pārdot, tev nav visa galva kārtībā. Tā kā mazliet... Tā kā tev ir tas... Man impulsivitāte ir, un tas izpaužās, protams, šis jau tāds varbūt mazliet ar smaidu piemērs, bet es, protams, mēdzu arī sastrīdēties, varbūt kaut ko asāk pateikt, es, protams, strādāju. Tas tev arī ir, bet... Strādāju ar sevi, tas tajos 8, 9 gados bija krietni vairāk un stipri pa daudz, bet tagad jau, protams, ar briedumu, ar viedumu un kļūdām es mēģinu nebūt tik impulsīvs komunikācijā, bet es dažkārt nevaru sevi savaldīt. Tur ir, bet redzi, te ir tas, ka katram tam skaitlim ir sava pozitīvā, negatīvā vibrācija. Ja tu esi negatīvā vibrācijā, tas viss var, teiksim, devītnieki var būt ļoti despotiski, bet tā kā tu esi pozitīvā, tu tāds neesi. Bet es varu iet arī negatīvā. Es zinu to savu pusi. Es varu cilvēku... Tāpat tev ir tāda neliela izlādēšanās, viss ir mierīgi, tu kaut kā iemet bumbu, visi tur paliek uzvilkt un tu aizēj projām. Jā, bet man ir jādomā, ko es runāju, to man arī... Redzi, tas devītnieks, ko tu saki, es varu cilvēku pacelt, tāpēc tiem sportistiem, ka es viņus mentorēju un atbalstu, es viņus varu pacelt, bet, kad man saslēdzās un es varu cilvēku... es viņu varu baigās zemē iedzīt. Un dažkārt varbūt es savu dēli tīpaši tur gribot tipu. Es zinu, es tikai atzīstos, ka es neesmu, ka es esmu perfekts neesmu un ka es gribu, lai viņš tur labāk spēlē un beigās viņš nespēlē labāk, tāpēc, ka man treneris ir pateicis, viņa treneris. Buļ, tu vari vienreiz aizvērt muti, tad es nomierinos. Līdz ar to man ir jādomā, ko es runāju, kā es runāju, jo man jau vārdiem negribās to, bet tā ir liels spēks. Un tāpēc man jācenšas sevi savaldīt un tomēr iet tajā pozitīvajā vaibā, jo tad es daudz labas lietas varu izdarīt. Bet es esmu arī tikai cilvēks. Un es nevaru visu dienu smaidīt un priecāties. Man arī ir sliktāks dienas, man ir sliktāk garstāvokļi. Bet tu jau ar sportu nodarbojies, tu labāk formājies. Tur ir baigi svarīgi. Es tev pēc tam izstāstīšu arī nedaudz par Aļonu, es viņu arī papētīju. Un tikko, kā es nenodarbojos, tā man slikts garstāvoklis ir, un ir, protams, dienas, kurās ir grūti. Kā visiem.
ūdens vietā nav dzerts ūdens, ir kaut kas cits, jā, un tās ar dienas ir jāvalda un jāvācās, jā. Tā kā, nu, es ar to visu gribu teikt, ka mēs tik daudz te slavējam mani, un tu man tik daudz slavēji, ka es negribu pats ar sevi pataisīt pa baltu un pūkaini. Man ir sliktās dienas, es mēdz būt arī negatīvi enerģisks, un tas man sevi tājās dienās, man ir sevi jāsavāc, jāvalda, un man ir īpaši sevi jākontrolē, ko es daru un ko es runāju. Es varu daudzas lietas savest sliktajā virzienā, jā, nu, kaut tur attiecības ar bērniem, vai, nezinu, ar kādiem partneriem, tā kā man arī ir sevi jākontrolē. Nu, redzot, tas man bija, nu, tevi nezinot, būsim godīgs, jo tā nebija. Man tas tā kā bija pārsteigums. Man tas ar tevi, nu, ka tu esi devītnieks. Jā. Es uzreiz bācu devītnieku. Nu, viņa ļoti, man mamma bija devītnieks. Es zinu, kā tas ir. Viņa, nu, kad ir tās garstāvokļu arī. Ir mazliet, ir mazliet. Tad, kad es esmu un vīrietim tas izteikti tā. Es esmu labā garstāvoklī, tad droši vien apkārtējiem forši visu. Bet es arī varu pārņemt arī ar to balīti. Nu, tāds vispār kompānijas, tu visi būs ap tevīm. Mazliet, jā. Līdz ar to daudziem cilvēkiem gribās mazliet ieballēt ar mani. Jā, bet ka tevi jautri, interesanti. Sezonas laikā, kad mums bija tas jaunais klubs, tad es, protams, pats noguru no tā, jo ir tik daudz tās iesaistītās puses un tie cilvēki un klubam biedri. Un tik daudzas uzvaras bija, ka bija viņas visas mazliet vairāk vai mazāk jānosvin. Un tad atkal tā atgriezeniskā puse, ka tu ļoti daudz enerģijas izliec. Un kad iziec pa daudz, tad pēc tam ir grūti, ir sagurums, un tad, protams, nav tik viegli noturēt to pozitīvo vaibu. Skaties, bet labi, to mēs izrunājam, bet tur tajā devītniekā ir ļoti daudz, jo patiesībā sirdī tu esi ļoti labs, ļoti devīgs, nu viss labākais. Man gribētu to ticēt, ka tā ir. Es īstenībā esmu labs cilvēks, bet man ir arī tā kaut kā tā impulsīvā, arī kaut kur dusmu puse, un ja es jūtu, ka izmanto to manu labo devīgo pusi, tad es palieku ļoti nikns, un tad arī nav labi. Nu, skaties, tev arī, labi, taviem karmiskiem uzdevumiem ir viens no pareizi enerģijas sadales. Šis kaut ko jaunu, lai zinu, kas man jāizdara vēl, lai es iet nākamajā līmenī. Bet skaties, vispār ar tevīm ir tā, ka tu savus lielākos panākumus tikai briedumā. Ot viss, ko tu piedzīvoji, nu tur viss, kas tev tur nepatika, kas tev deva izaugsmi, bet tu esi cilvēks, tad tev pirmais pagrieziena gadu bija 30 gados, pēc tam tev ir 33, 36, un tad tev ir 40, es te neierakstīju, bet es tev varu nosūtīt, pēc tam tev viss tikai tagad kāpināsies. Ideāli, tā kā visi, kā saka. Būs kaut kur augstumos, jā, Eiropā. Nu, bet, no Eiropa. Aļonai varbūt vēl kāds Grand Slams sanāks vienspēlēs, viņa tikko vinēja dubultspēlēs atkal, fantastiski. Jā, fantastiski. Es domāju, ka tev viss ir, zini, kas tevī ir baigi laba, tev tie viennieki 4, ko es tev te rakstīju. Tas ir tas, ka tas ir tevs ļoti liels virzītājs spēks, ļoti liels, un tev nevarēs pateikt. Nu, tu izstāstīsi savu pieredzi, kā tu Rīgas zeļus, bet tev nevarēs pateikt, nu, atnākt, hei, Edgar, nu, tā es tūlīt bidēju taisīt basketbola klubu. Man tas to teica? Nu, kā, nu visi to teica. Bet kur tev motivācija, kā tu izdomāji? Tieši tas ir tā, nu, pirmkārt mēs izdomājām, sākumā netic neviens, tad notic mans tuvākais partners Artūrs Šenhovs, ar ko mēs kopā taisam klubu. Tad viņa tēvs jau Gunis vairs netic, un Edgar, nu, traksēs, taču nav iespējams, un krīze, un karš, un tā tālāk. Daudz, kur netic, skepsi bija liela, bet nu, tieši tāpēc vēl vairāk, kad zini, cik forši ir izdarīt kaut ko tādu, kam neviens netic, kam tu tikai tici. Tas vēl vairāk, tas dod papildus enerģiju. Tā kā mazliet visiem parādīt, hei, ka mēs varam. Nu, tā kā tagad atkal ir nākamais izaicinājums noturēt līmeni. Jo daudz, vienu gadu, jo visi var savākt naudu vienu gadu. Kāds jums ir šī sezonai tā kā mērķis? Viss ir tikai jāiedz augšu. Tikai jāiedz augšu. Nu, vismaz jānotur līmenis. Baltijā? Mēs esam Latvijas-Igaunijas līga. Tā PAFBET līga? Jā, viņi tagad būs citā nosaukumā. Latvijas-Igaunijas līga, tur mēs bijām 6. Jācenšas tikt augstāk. Latvijas čempionātā, nu, protams, nav tā, ka Vēfs tur ir tāpat spēcīga komanda, un arī pārējās ir spēcīgas, tā kā tur nekas vieglāk nebūs, bet nu, kaut kāds līmenis ir savs jānotur, un ne tikai sportiski, bet arī PR ziņā, lai interesi sabiedrībā nemazinās, lai tikai palielinās, lai klubu biedri vairāk, lai skatītāji vairāk, lai biļetes pērk vairāk, nu, viss ir jātīstās, tā kā tas nevar mērīt kluba organizācijas sasniegums tikai pēc kaut sportiskā panākuma. Ja mēs kaut ko varbūt arī vairāk vinēsim, bet cilvēki nāks mazāk uz spēlēm, tas nebūs labi. Jums labi nāca, vai ne? Pagājušajā gadā nāca labi, priekš pirmā sezonas solīdi, tikai jāiet uz augšu, un zālēm jābūt mazajām vēl pilnākām, arēnā jāvāc vairāk cilvēku. Tā attīstība ir ļoti svarīga arī tieši šajā ārpus laukuma aktivitātēs, lai mēs esam interesantāk, krāsaināk, un mums vēl vairāk cilvēku dzird. Lai nevar paiet garām. Mana ģimene arī nāks. Mēs visu laiku sakrit, mēs nāksim.
točno 100%. Es tagad skatīšos, paklau, un tas dod to milzu enerģiju. Jā. Tas arī nogurdina. Protams, atkal tas nogurdina. Jo tu uzņemies atbildību, tu esi centrālais karēvis, viss ir uz tevīm. Diemžēl, vai tā, par laimi tā arī ir. Vasara bija, tāpēc atkal otrā ļoti grūta. Pagājušā vasara bija pusvasara neziņā, vai mums iedos šo licenci klubam. Vai pēc tam otra vasaras pusi, kā savākt šo sastāvu jau un finansējumu. Tagad jau tā daļa it kā bija labi, bet vasaras sākumā es tik ļoti ātri gribēju savākt šo naudu budžetu jaunajai sezonai, kas notiek vasarā. Visi lēmumu pieņēmēji ir atvaļinājumos, atpūtās. Ja arī nav, tad neviens tādu nopietnu lēmumu pieņemt, kā uzsākt atbalstīt kādu sporta organizāciju. Nav gatavi. Es tur skraidīju, pats izdegu, un dīli nenotika. Bija atkal nepārāk labā garstāvoklī, sieva cieši. Mazliet. Nav jau tik slikti viņiem, bet tomēr, jā, līdz ar to. Viņi ir atbalstoši. Ir, jā, un ļoti atbalstoši. Bet beigās tomēr uz vasaras beigām viss ir labi. Atvaļinājumi beigušies, labais laiks vēl līdz galam nav beidzies, bet tomēr es jūtu, man sezonai naudiņa vācās un viss ir labi. Tā kā es pats arī sadegu tur vasaras pirmajā pusē un mazāk atkal baudīju. Valdījums tāds prieks, bet paspēsim. Tā kā tas spiediens ir liels, un to spiedienu droši vien pats sev visu laiku arī uzlieku. Pats gribu kaut ko... Tev nebūs tas sekšanas, tev nebūs interesanti. Nebūs. Es jau arī jautājums, kāpēc radās zēļi, man prasa. Tad man ir aģentūrā 4 galvenie virzieni, sporta organizācijas, projekti. Samoilovs Šmēdiņš, Graudiņa Samoilova, 3-3 un Aļona. Un Saša ar Jāni faktiski beidz spēlēt. Aļona iet tādā savā stratosfērā lido. Tīna Ranas, tas ir ļoti stabila vilciena, kā es uz Tos Atlantas sliedēm uzlikts. Viņām ir labs treneris, par kuru mums gan tagad jāpagarina līgums. Jā, tā kā pa viņa ir intereses, saprot, pēc lieliskiem panākumiem, par viņa ir intereses citur. Un nezinu, mums izdosies viņu noturēt. Viņas ir ļoti labi organizētas, strādīgas, cītīgas, ar super labu, meitenes fantastisks. 3-3 arī sāk. Džeki brauka 2 uz Ķīnu, Čavars ar Krūmiņu faktiski nopietni beidz spēlēt, tad tur 2 zeļi tagad, protams, ir 3-3 komandā. Gribējās kaut jaunu izaicinājumu, lai nakaros nevar aizmigt, savā garlaicīgi. Es tiešām, kā teicu, nopietni. Es tiešām esmu mazliet adikts uz šo. Es tiešām esmu adikts uz to, ka... Bet tas ir forši. Kad man reāli, ir atkarība. Jā, bet tas dod to lidojumu, to sajūtu, ka tu radi kaut ko jaunu, ka tu ienāc zālē un tu redzi, kā cilvēki tas ir tavs ideja, ka tā ir tā ideja. Jā, un ir tā rozā krāsa. Jā, ka tas ir no tā Bekhema, bet kopija visprāķi, es to vienmēr saku, kopija visprāķi ar labas lietas, tās ir jākopē. Mēs paņēmām Bekhema un Messi piemēru, kuram viņš nepatīk. Kuram viņš nepatīk, tieši tā viņa familija, viņš ir fantastisks. Viņš ir unikāls džeks un no viņa var visu mācīties. Viņš ir tas džeks, kurš ļoti ātri apzinājās, ka sniegums laukumā ir viena lieta, un sniegums ārpus laukuma ir vēl viena lieta, ko ekstra dimensija. Kurā ir milzu iespējas, un tavs futbolista, viņam katram sportistam ir savs slieksnis, līmenis, griezti, ko viņš var sasniegt. Un Bekhams bija izcils spēlētājs, bet viņš nekad nav bijis pat tuvu pasaules labākajam. Ja? Viņa laikā tur tāpatās bija Ronaldo, Brazīļu uzbrucējs un vispārējie. Jā, bija Anglijas izlasē, viņš bija kapteinis, bet es teiktu, ka viņš nekad īsti nav bijis labākais spēlētājs ar Anglijas izlasē. Bet tas viņa vārds. Kā viņš to visu. Protams, kopā ar Viktoriju. Ja? Tas fantastiski, un viņš ir miljardieris tagad. No Bekhams kā spēlētājs bija miljonārs, multimiljonārs. Tagad viņš ir miljardieris tikai tāpēc, ka viņš uztaisīja savu futbola klubu un mācīja sev pārdot. Un, protams, tas viss, kā viņš atlas tērpus uz nedēļu. Es skaties to filmu. Es vairākas reizes noskatījos. Viņš ir traks un viņš ir traks cilvēks. Un es biju pārsteigta, ka mums tā kā likās, vai Bekhams tur viņam viss tur, kā saka, uz ūsiņiet. Nē, viņam tik smaga tā karjera, tur tāda pārdzīvojuma, tu viņu uz tā laukuma tur nelaiž un es pārdēju to filmu. Noraidīja. Dabūja sarkano kartīti ļoti svarīgā pasaules kausa spēlē. Viņš pa ielu nevarēja paiet. Viņš iespēja pa kāju, viņu noraidīja, dēļ tā zaudēja Angliju. Viņš bija nīstākais cilvēks Anglijā, es domāju. Un Anglijā par futbolu fano, es nesmelošu, es domāju, 80 miljoniem 40 fano. Tu iedomājies, kā ir pa ielu paiet. Viņš nevarēja paiet, viņam nācās atgriezties. Un arī ar Viktoriju viņam nevienmēr viss tur glūdi gājis un tā uzmanība nenormālā. Visiem pāriem, kuriem 20 gadu attiecības, viņš ir džeks un tā vispār tas seriāls ir, no kur tiešām ko var ļoti daudz ko pamācīt. Jā, skatieties, kā saucās to Netflixā gāja, bet es viņu vismaz 3 reizes nostājos goda vārds, kā viņš vēl tur savas sēnītes tur griež. Viņš ir pedants, jā.
Klausies, bet es tādu parunāšu par to, kas ir tavs dzinuls. Skaties, tas, kas ir vieninieki, tev vajag uzslavas. Tev ir pastiprināta uzmanība uz savu personību. Tev vajag uzslavas, ka tevi slavē kaut vai. Droši vien, ka man ir kaut kāds dzinuls. Droši vien, ka kaut kāds dzinuls tas ir. Jā, tas ir, kā saka Edgara, tuvākie vai pat sadarbības partneri, pasakiet. Jo, zini, kas citreiz mums liekas, Edgars jau tik tur krūts visiem, viņš pats zina, ka viņš ir foršs. Saprot, un tev nepasaka, un tad nepasaka tev. Protams, ar gadiem šī pašapziņa, protams, droši vien, ka tikai ceļās un viedums iet uz augšu un miers, ka viņi vairs nevajag tik daudz, kā varbūt savulaik, bet tāpatās kuram cilvēkam to nevajag. Tieši tā. Es te droši vien varu atzīt, ka jā, tas ir kaut kāds dzinuls, un ja viņa nebūtu, tad droši vien nebūtu ne Zeļu, ne citu varbūt projektu. Tā kā, tas Zeļu projekts, tas noteikti ir tas, kas man dod tajos brīžos, kad kādi fani iet pa ielu un tur saka, Edgar, fantastisks projekts, mēs bijām uz spēli, un mums bija tik labi vakar gāja, un mēs nāksim atkal. Tas vienkārši ceļš pārnos, lai arī cik grūti būtu bijis konkrētajā spēlē, lai cik grūti ar finansēm iet, lai cik grūti būtu konkrētajā dienā garstāvoklis, tas dod mēgi iedvesmu. Jo tieši šajā projektā visvairāk izpaužās kaut kā tas, ka es kaut ko jaunu radījis. Jo, protams, tās zvaigznes un viņas piārot arī nav slikti, bet viņas tāpat ir zvaigznes, viņas tāpat lidot savā stratosfērā un tāpat vinēt Grand Slam visticamāk un būt lielie panākumi. Varbūt viņas mazāk, varbūt kāds vēl labāk piārot. Mēs to nezinām. Varbūt, ka kādam izdotos vēl labāk. Kāds tev bija sajūtas, ka viņi 16. gadā vinēja? 17. jā. Kosmos, jā, neticami. Tu ticēji vai neticēji? Nē, īsti nē, no kurienes? Viņa numur 49 pasaulē bija tad. Viņa bija pirmā neizsētā Francijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāja tur pēdējos, 80 gados. Viņa tur, tiešām, fantastiski. Malcīts. Viņiem tikko tad palika 20 gadi. Loģiski, ka neviens negaidīja. Ne, tad. Pabeidzot to par iepriekšējo, ka tā zvaigznes droši vien, ka tāpat lidot un būtu tie panākumi, tad droši vien šādu klubu radīt, tas ir tāds no jauna, ļoti milzu man tā enerģija, un tas dod atkal milzu gandarījumu, kad nevis tieši varbūt piesaisties pie zvaigznēm ar vienu galdu un sadīlot lietas, kas arī nav jāmāk, bet radīt projektu, kurā mēs radām zvaigznes. Šie jaunie spēlētāji jau neviens nav superzvaigzne, kas pie mums spēlē. Bet mēs caur Zeļu prizmu viņi arī paliek populārāki, un tas pats Francis Lācis un Zigmārs Remo, protams, arī daudz spēlējot izlasē, bet caur mūsu Zeļiem daudz ievēroja, ka mums ir tādi forši spēlētāji, Dāvids Vīksni, Toms Skū, Jūras Vītols, visi šie jaunie foršie latviešu puikas. Francis Lācis arī. Tas, kā viņš tur sezonas sākumā dankoja, un Zigs tev piespēles. Šis projekts rada zvaigznes un rada īpašu atmosfēru, tāpēc viņš varbūt ir vēl unikālāks. Jā. Bet to ar šo te projektu vēl dari dubultā. Tu strādā tā kā sabiedrības labā. Jo skaties, gribētu teikt, ka liela daļa. Jo basketbolam tagad mums ir atkal ļoti forši spēlētāji, talantīgi, bet tieši basketbola biznesam nav tik pats veiksmīgākais laiks. Jo tā kā bija 8., 9., 7. gads, tur ASK pret VF, tur bija pilnas arēnas, tur bija citur pelnītās. Mazliet cita nodokļu politika. Un mazliet citi budžeti, varēja ziedot no daudz lielākos apmēros, bet tas ir, zini kā, bet bija kā tie saucamie treknie gadi. Viņi nebija adekvāti. Tās summas īsti adekvātas nebija, stipri pārmaksātas, un tas, kas hypes bija labs, bet tas, kas viss ir neadekvāti pārmaksāts, tas ātri sadeg. Līdz ar to tas likumsakarīgi, ka tomēr visa ekonomika sadega, atcerēsimies tajā laikā lielā Krievijas krīze un viss notika. Un arī klubi sadeg. Tā kā mūsu uzdevums ir nekad mēģināt iet uz augšu, bet nekad nepārliekt to kaut kādu pārāk augstu līmeni, sākt maksāt kaut ko tādu, ko mēs nevaram īsti atļauties, vai nav ekonomiski pamatojumi tam, jo tas parasti labi nebeidzās. Mūsu klubam Zeļiem ir jātīstās ļoti pakāpeniski, ļoti mēreni, mierīgi. Ar katru gadu mazliet liekot klāt budžetā, spēlētājos, turnīros, kuros mēs spēlējam, tas ir īstais veids, kā augt organizācijā. Nevienmēr tas izdodas, un kāpēc? Jo tās ambīcijas jau ir visiem. Tās atzinības gribās jau, tos titulus jau visiem gribās. Un ja būs sajūta, ka mēs varam varbūt kādreiz parakstīt ekstra 2 spēlētājus, iztērēt varbūt tur kaut kādu naudu, kas kaut kur ir pieejama, ka varbūt mūsu komandas uzdevums ir to neizdarīt, varbūt, bet šo naudu pataupīt nākamajam gadam, lai klubs stabilāk stāv uz sliedēm, bet varbūt kādreiz uznāks tādi pārbaudījumi. Un es domāju, ka savulaik tādi pārbaudījumi arī bija visiem šiem ASK klubiem, ka neizturēja. Bija iespējas
2-3 gadu laikā dabūt 3 miljonu latu budžetu. Pāreks iesaistījās, Doma iesaistījās, aizsardzības ministri iesaistījās, ministrija. Tur bija milzīgs cipars. Tas ir tā kā jums ir atbalsti no... Nav. Mēs pilnībā lepojamies, biznesa, ka mēs esam privātā sektorā pilnībā savāktas finansējums. Mēs, protams, runājam ar Rīgas pašvaldību. Pagaidām Rīgas pašvaldība mūs nedzird. Viņu laikam domā, ka Rīgā ir tikai viens klubs. Bet nekas, skatīsimies. Cerams, viņa redzēs, ka ir Rīgai vēl cerams, ka arī Rīgas doma kaut kad redzēs un pamanīs, ka galvaspilsētā ir vēl viena laba sporta organizācija. Un novērtēs to. Tieši tā, ar šo te tā kā rāda lielāku ieinteresētību par basketbola vidi un visu. Tas ir tāds vēl sabiedriskais darbs viennozīmīgi. Un tieši tu minēji, es gribētu teikt, ka jā, tieši šim projektam, kā vairāk nekā iepriekšējiem maniem, ko es tur darīju zvaigznēm, ir tieši šī sociālā funkcija. Ka mums nāk ļoti daudz bērni, nāk ļoti daudz jauniešu spēlēm. Sporta skolu bērniem ir ieeja pa brīvu. Es ar numeroloģiju vairāk, tas ir man tā kā atklāt cilvēku talantus. Nevis tik daudz, kas tur bija vai vēl kaut kas, bet atklāt cilvēku talantus, jo pieņemsim, tev ir ļoti daudz savos ciparos tieši pa mentoringu. Tu esi riktīgs mentors, ar savu to darbu, tu iedvesmo, ka to, ko cits pateiks, tas nav iespējams, tu aizies un tu izdarīsi. Nu, teiksim, ar basketbolu klubu. Vai tu, kā arī daļu, ko mēs noskaidrojam, ka tu arī savus Aļonu un Samoilu, un tos tu arī mentorē, iedvesmo, atbalsti. Viņu tās mentorēšanas nenozīmē, ka mēs tagad satiekamies un tādas sesijas mums notiek. Nē, tas tāds komunikācija ikdienā, es teiktu. Komunikācija ikdienā, kas mazliet, es gribētu teikt, tos sportistus drīzāk paceļ un pozitīvi stimulē nekā otrādi. Par tavām profesijām. Tev piestāv biznes, sports. Super. Es te neko nepieliku pat klāt. Goda vārds. Īstenībā politika arī. Zini kā? Medicīna. Man mazliet... Un mēdī. Mēdī, tas ir skaidrs, tā ir mana vide arī. Es esmu arī bijis tavā... Es intervēju cilvēks, un es esmu bijis, kā saka, tavā amplua, kā moderators, kā raidījuma vadītājs. Vēl projām ik brīdim kaut ko dara un skatīsimies, ko mēs darīsim nākamajā sezonā. Bet par politiku pabeidzot, liekas, ka tā īkā nav mana sfēra, bet man, dibinot šo klubu un organizējot lietas un kaut vai komunicējot ar pašvaldībām, jāsāk vairāk vai mazāk kaut kā mazliet šī spēlīt. Es neteiktu darboties, tā spēle mazliet labāk saprast, izjust un viņu spēlēt attiecīgi, kā ir jāspēlē tajos līmeņos. Tas ir mazliet vēl cits līmenis. Tā kā ar laiku man arī jāsāk apbružāties un cerams, ka man tas izdosies. Domāju, ka tu tur vari daudz visādas labas ienest. Ir gan man teikuši, ka lielajā politikā man iet nevajag, un es tikai uz to arī netēmēju. Tik lielā varbūt. Nevajag man, bet man jāmāk ar viņiem, ar politiķiem tikt sarunāt lietas arī. Varbūt tas man vēl īsti nesnāk. Varbūt tas ir tas, kur man ir jāpieliek. Atzīstos godīgi, kad es ne līdz galam māku tās politiķu spēles. Tas man vēl ir jāiemācās. Kur vajag tā lavierēt kaut ko? Tas ir tāds slikts vārds, es domāju. Saprast noteikumus tādā citā līmenī, saprast, kā teikt, ko teikt, kad teikt. Kā uzrunāt, kā komunicēt, tā ir nākamā līmeņa. Tā ir nākamā līmeņa spēle, kas man vēl ir jāiemācās. Es šeit nevaru visu zināt jau savā vecumā. Tu teici, man tie lielākie panākumi vēl priekšā. Tev viss ir priekšā. Tu esi tieši tā, tev viss nāks ar briedumu. Kas zina? Tu esi izdauzījies, tev būs tur viss kolosāli. Jā, es Latvijas prezidents pēc kādu laiku. Pilnīgi noteikti. Angļu valoda ir, tev ir. Mazliet? Nē, ir. Klausies, es papētīju ar Aļonečku. Tāpēc, kad mums bija tāda situācija, sakrit, kad es biju ar draudzenēm Dubajā, un tieši bija turnīrs viņai 2023. gadā. Viņi nevinēja to gadu? Vai 22. viņi vinēja? Viņi vienu gadu vinēja Dubajas turnīru? Man liekas, ka 23. gadā. Tur bija tā, ka mēs bijām uz vienu dienu, kur viņa vinēja, un mēs tur karstākās atbalstītājs, un māma tur bija, un viņas mums nāciet rītdien atkal, un mēs atkal pērkam biļetes, mēs tiešām dēļ viņām aizbrauc, bet tur bija tā Baltkrievieta stiprā, viņai zaudēja. Azarenka laikam, bet Aļona mums tik labu iespēju atstāja. Vienmēr sakot, tur situācija tāda, un tiem apsargiem tur pasaka, mēs ļoti gribējām nobildēties, jo mēs tur vienīgās Latvijas, mēs tur atbalstam uz pilnu klapi, un tie apsargi, viņi kaut kādā brīdī to eju aiztais vai to, mēs viņam paprasām, kuru eju jūs aiztaisītiet, viņš tur neko nezina. Vienmēr sakot aiztaisa, un mēs netiekām pie Aļonas, tur cilvēku nav, mēs speciāli dēļ viņas atbraucām. Un Aļona
saka tiem, tas ir viņas stilā, tiem večiem saka, jūs ejiet bekot, kur ir manas meitenes, nākat lejā, attaisa visas mums tos vārtus, mēs ejam, mēs fočējamies ar Aļonu, ar māmu un aprunājamies. Tā kā viņa baig tā cilvēcīgā man īstenībā liekas. Zin kā ar Aļonu, viņa ir kaut kur līdzīga man, tādā ziņā, ka viņa ir arī daudz pretpoli. Un, kad viņa grib, tad viņa var būt super šarmanta un tiešām iedvesmo cilvēks un šarmēt un super labās pozitīvā vaibā cilvēki. Runāt, nastāt ļoti labi iespēju, bet nevienmēr viņai sanāk. Teiksim, viņai mums tās olimpiādēs mazliet nesanāk un kaut kā viņa nesanāk nospēlēt, viņa mazliet sapsihojās un tad varbūt pasaka kaut kādas lietas intervijās tādas, ka visai tā Latvijai liekas, ko tu tur, kā tu tiešām, tur atkal excuses. Tā kā, bet tas ir, es tikai stāstu, ka viņai ir spējas būt tādai, kā tu stāsti. Bet viņa līdzīgi kā es arī nevienmēr spēju būt super mentoring, pozitīvu vaibā, šarmans, arī psihoju. Arī viņai uznāk tādas dienas. Un varbūt viņas karjeras laikā ir bijuši mazliet par daudz. Un ja noņemtu tās dienas, bet ir problēma ar viņu, ka viņai faktiski šāda katru dienu ir kameru gaismā, starmešu gaismā. Es savās mājās varbūt varu pabļaustīties un papsihot vai ofisā, un to neviens ārpus tiem konkrētiem cilvēkiem neredz. Skaties, viņa ir zvaigzne, un viņa tiešām ir zvaigzne. Latvijā viņa ir superzvaigzne, pasaules līmenī viņa ir zvaigzne, un viņa visur filmē, un katru darbību filmē. Diemžēl tas līmenis ir līdzīgi kā ar politiku. Tas ir tāds nākamais līmenis, ka tev jāmāk katrā situācijā uzvesties kā džentelmenim vai lēdijai. Un Federeram tas sanāk vienmēr, un par Džokovičam nevienmēr sanāk. Ar laiku jau saudzes sāk viņu saprast un piedot viņam tie tituli tik daudz. Tā kā, tā spēle ir arī, tas ir viņas uzdevums. Viņa, starp citu, ja tā paņem nost, jums tur arī, reziņai arī viņai ir, es ātri vienkārši iečakoju, starp citu, jūsu tā sadarība, kā, teiksim, biznesa partneriem, jums ir ļoti laba. Jums ir tā tad apziņas skaitlis, un tas jūsu domāšanas veids, tas iet tīri uz biznesu, un tur būs nauda. Viņa tāda arī ir. Viņa ir astotnieks, viņa ir ļoti liels darbspējas. Tad, un jūsu realizācijā jums ir uz sešnieka, kas ir harmonija un labsjūta, tad jūs gūsiet tur to naudu. Un jums bija tā būtība uz 3, kas ir ilgtermiņš jums būs. Kas jau ir īstenībā? Es ceru. Faktiski mēs viņu strādājam no 16. gada, tad drīz jau būs 10 gadu riņķī. Tad, kad viņi vinēja šo Francijas atklātot čempionātu Roland Garros, tad, kad ir tuvākie 4-5 gadi, bija ļoti auglīgi arī vietējā tirgu. Tiešām izdevās viņu labi pārstāvēt un daudz sponsoru bija un arī, es nezinu, ka ļoti daudz naudas, bet normāli, priekš šī līmeņa normāli. Tā, nerunājot konkrētos ciparos, bet vairāk kā 1 miljonu eiro, es domāju, ka viņai dabūja brīvi no privātiem sponsoriem Latvijā vien. Ko es ar to visu gribēju teikt, kad varbūt pēdējos gados mums tik daudz atbalstītāju naudai, visām šīm, varbūt, kā es teicu, kļūdām kaut kādām situācijām, kur viņa nav nokontrolējusi, varbūt to savu uzvedību tajās sliktajās dienās. Bet es ticu, ka labākajā gadā mums vēl ir priekšā, mums tur ir pāris idejas, ko darīt, varbūt pēc karjeras viņai. Jā, kad varbūt vienliet ir, ka viņa kā tenisa spēlētāja, bet viņa nespēlēs mūžīgi, toties viņas stāsts ir mūžīgs Latvijā. Viņa pirmā un nezinu, cik ilgi būs vēl vienīgā Grand Slam čempiona, tā kā tās iespējas iznest viņas vārdi ir lielas. Visādas labas lietas darīt tenisā, iedvesmot jauniešus, taisīt meistarklases akadēmijas, celt arēnas. Īsāk sakot, tie plāni ir, potenciāls ir milzīgs, jo vārds ir labs, pasniegumi ir labi. Viņi tikai ir pareizi jāvienojās. Jāstrukturizē. Man liekas, tad viss ir iespējams, un es ticu, ka īstenībā ar viņu iespējams tie lielākie biznesa pasaules sasniegumi vēl tikai būs, un iespējams varbūt pēc karjeras. Jo mums tās attiecības ir labas, mēs tiešām draudzējamies. Jums ļoti labi ir. Jā, bet nevienmēr mēs esam, kā saka, tas nozīmē, ka mēs nekad nestrīdamies, mēs esam sastrīdējušies un pusgadu nerunājuši. Tik ilgi? Jā. Bet zini, kas viņai ir, es ātri uzzīmēšu, viņai tur tāda, bet mēs vienmēr esam tikuši galā un atraduši kopsaucēju un viss ir labi. Viņai nav jāiet, kā saka, nekādiem psihologiem, kur tur viens teica. Bet viņai jāiet pie normāla numerologa. Jo skaties, viņai ir pie manis 9. Bet iedomājies, tev izstāstīšu cilvēku. Šitā viņa 97. gads, viņai 6.
Un viņai pārējie skaitļi nav. Jā. Tas tā kā tāds... Viņai šādi skaitļi tikai ir, jā? Viņai šādi skaitļi. 97. gads. Jā. Un skaties, un šitie te visi skaitļi, kāpēc ir, teiksim, 2000. gada bērni, viņi mierīgāki ir. Viņos nav šitajos skaitļos ir nenormāli daudz agresija. Nenormāli. Un viņai, lai viņa sevi disbalansētu, viņai tad pateikt, parasti ir tas rekomendācijas. Šiem te skaitļiem jānodarbojas ar sportu. Viņa jau to visu laiku dara, tas jau viņai nav. Bet viņai ir patiesībā ļoti apzināti, viņa ļoti apzināti par sievišķību jādomā. Reāli tikai sievišķīgām lietām un sevi iedot lai mazinātu agresivitāti, kas nāk no vīrišķās puses. Pasties, te ir 3 ir arī par skaistumu kopšanu, sevi slutināšanu, tas viss. 2 ir attiecības komunikācijas. Viņai tagad ir attiecības stabils, labi, forši čāli, tā kā par to man liels prieks. Tas ir labi, viņš viņu reāli, tiešām viņš viņu ļoti mentorē un tiešām mīl, ko es jūtu. Kristaps, tā kā tas viņai ir milz atspaids. Bet viņai par šitām lietām jādomā. Pašai viņai iekšā jau ir tā mīlestība, tā kā varbūt tās... Viņa, kad ir mierīgi, viņai gribās, viņai patīk gatavot saviem mīļotajiem regulāri. Bet viņai šitām lietām, kas dara viņu laimīgi. Bet zini, kas ir, es pēc tam tā arī pie sevi tā baigi, ja godīgi džot, es ar tevi baigi aizdomājos tieši par Aļonu, kad no viņas šausmīgi gaida šito te visi. Treneri, menedžeri, visi gaida. Viņai vajag, lai viņa būtu laimīga, viņa grib, lai viņai viss tā jāizpilda. Tur jau tā lieta, respektīvi, tad pareizi, ja es pareizi saprotu, tad izejot no cipariņiem, viņai ļoti attīstīta šī panākumu, biznesa, agresīva, vīrišķās enerģijas puse. Viss tur ir vīrišķi. Tad mēs arī varam redzēt atbildes. Viņa tik ļoti grib uzvarēt laukumā, tā ka viņai neiet lietas, tad viņai vīrišķās enerģijas šķīst pāri. Un ja vīrietim vēl ir varbūt pat simpātiski, kā Kirjos skrēsla aizmet, tas jau Kirjos daudzoņi, vai Makinrojas savulaik tur, shit, fuck, Tad sievietei, kas ārdās un bļaustās un sliktas lietas saka, tas, protams, ļoti nesimpātiski izskatās. Šitie ir bet līdz ar to viņai jāvalda tā enerģija, bet redz, nav tik viegli viņu valdīt. Viņa ir milzu viņai. Protams, pateicoties tā enerģija, viņiem ir uzvarēt daudz spēles, jo tā enerģija ir vajadzīga, lai uzvarētu tādas spēlētājs kā Švjontek vai Serena Viljams. Viņa ir kruta, bet es saku, viņai ir, kas mums ir tā numeroloģijā, ka mums ir tā kā jāizstrādā tie skaitļi tajos skaitļos, kas mums nav, ka mēs viņus iestrādājam sevī, tur ir ļoti daudz veiksme. Tad Aļonai jādomā par savu, lai viņai privātajā attiecībās ir miers un labsajūta, lai viņai sievišķā puse attīstīt. Ļoti pa sievišķo. Lai viņa jūtās sievišķī, kā sievieti piepildīt, un tad arī viņai nobalansēsies tā vīrišķā agresija un emocijas, un būs labāk spēlēt, vieglāk sevi valdīt. Pret viņu arī nebis tikai, ka viņai ir kaut kāda punktu mašīna, es nezinu, kā jums tur visiem tā komunikācija, bet iespējams, jūs esat biznesa partneri un viss tikai, Skaidrs, ka rezultātus, es jau viņas neprasu tik daudz rezultātu laukumā, to viņai prasa treneri. Es vairāk par tām PR lietām, kur varētu darīt lietas varbūt savādāk, mierīgāk, bet redz, tas... Viņai apzināti visu kaut kur jāiet, sevi jālutina, apzināti tas viss ir jādara. Viņa sev lutina, viņai patīk sev lutināt. Tas viņai jādara. Viņa sev lutina. Tas ir forši. Tā, Edgar, ko mēs vēl neizrunājām. Tev, starp citu, kur tev būs veiksmes kodiņš, un tad jau veiksmes kodā ir 2-3 iekšā. Protams, ka 2-3, kā bez tā. Kā bez tā. Tur 5 cipari viņš sastāv, Jā. Tu man šo uzdāvinās? Es tev uzdāvināšu, un es tev vēl nosūtīšu pēc tam, ko tas katrs cipariņš. Psihoterapeiti, jā? Nenosūtīs. Nē, nenosūtīšu. Lai mazliet man savāc vēl. Ko tur jau? Viss ir izdarīts jau. Jau pa vēlu, jā. Jo manā vecumā vairs nevar savākt. Tev tiešām neko vairs nevar savākt, bet tas, ka tu ar tiem 9 strādā, viss jau ir baigi labi. Tā, tagad mēs uzzīmēsim, kas tev ir. Tātad tev misija ir uz 3, realizācija uz 3, un tava būtība ir, tev visur tur ir tie trīnieki, un tu zini, ka trīnieks ir laimes skaidrs veiksmes. Vispār, lai tu saprast, kā man patīk 3. Jā, tu taču ir tas. Piemēram, brauc pie stūras, kruīz kontrolē, skaitlim jādalās uz 3. Neapzināti, neapzināti, tagad jau apzināti. Es tiešām daru. Un, piemēram, mazliet, netik traki, bet mazliet. Piemēram, es braucu mazliet virs tā vidē ātruma, sauksim, visi brauc mazliet virs.
Tad, jādalās skaitliem ar 3. Piemēram, es pasniedzu, ka mans numurs EB23, tas ir 2x3. Kad vajag naudu, tad es pasniedzu 2+3. Jā. Kad vajag 3, tad 2x3. Kā vajag? Skaties, es tieši par to domāju, jo tev bija 6, un es vēl tieši domāju 2x3, domāju, es viņam nestāstīšu, viņš taču nesapratīs tādas, kurš ir domās, ka crazy. Es domāju, ka es nezinu, ka 2x3 ir 6. Nē, bet ka tu tādas nesavilksi kopā tādas analoģijas. Es arī mazliet, es saku, es par cipariņiem domāju. Ne tik ļoti kā tu, bet... Viss normāli. Ļoti labi. Un tad viss tev pareizais viesis ir atnācis. Pareizāk nevar būt. Skaties, vai uzzīmēju tagad tavēju, man arī interesē jau. Man jau bail paliek. Mēs jau visi esam. Bet vienmēr sakot, kas... Tu vari salikt tā, ka tur parādās, ka man vairāk vēl jāiet uz baudīt kokteļi, ballītēs ar puišiem, lai tur mans sieva nostīsies, lai viņi man neaizliedz visu laiku un tur pats atbalsta. Aizliegt nedrīkst. Kad lai atbalsta, kad man jāizlādējās, tur jāiet, tur kokteļi, vakari. Cik tu pirksi man mašīnas numuru? Un es vēl nopirkšu tavu mašīnas numuru. Bet tas ir vēl tas... Tā kā saliec tā, kad man tur ir, ka es drīkst, man jāiet. Bet skaties. Īstenībā drīkst. Super. Aiziet. Īstenībā drīkst. Skaties, te ir tavi... Tā ir pirmā līnija, ir ātrā realizācija. Tas ir es. Četrvienieki jau ir. Tas ir es, tu esi pilnīgi. Tas ir tev, tas ir kuku, bet tas ir tāda pastiprināta uzmanību savu personību. Paldies. Jā, lūdzu. Bet, kā es teicu, ja tas nonāk tādā negatīva, tu jau esi tajā novembrī, gandrīz Skorpionā, bet neesi Skorpionā numeroloģijā, tad tie viennieki tev nāk. Jā. Ja tu esi negatīvajā resursā, tad tas ir baigi traki, jo man ir jādomā, ko es daru, ko es saku, ko es domāju. Man ļoti, man visu laiku ar sevi ir jāstrādā. Es nevaru ļauties pašplūsmai. Tikko tas notiek, tā es sāku iet nepareizā virzienā. Tādiem žēl ir, bet man ir daudz kaut kas varbūt dots, bet arī daudz prasu. Un ja es to nepareizā virzienā, to, kas dots, sāku izmantot mazliet kaut kur, tad bet tas tev būs vienmēr dzinuls. Tev būs, tu tagad zeļus palaidīsi. Kā saka, iestartēsi, dabūsiet titulus jau šajā sezonā, viss notiksies. Jā, kāpēc ne? Jūs jau tagad, kāpēc ne mierīgi? Protams. Pilnīgi mierīgi. Skaties, te ir 4, bet es domāju, tev ar to vispār nav nekāda problēma. Tas ir mērķu uzstādīšana. Tad es zinu, ko es vēlos, uzstādu mērķus, un septītnieks, kas tev ir iekšā jau, ka tu zini konkrētas darbības, kā to realizēt. Man visu laiku citiem daudziem septītnieks ir tāds laimes cipars. Man no viņa līdz šim kaut kā nav sanācis. Es no viņa mazliet baidos. Man viņš nepatīk. Kāpēc man viņš nepatīk? Viņā nav tā, ka nepatīk. Septītnieks ir īstenībā transformators. Vai nu tur ir krīze vai transformācija? Vai ja tev nebūs, viņš nav veiksmes skaitlis. Viņā ir ļoti daudz ģenialitāte. Viņš ir krīzes menedžers, tur ļoti daudz, kas ir gudrs prāts. Es no viņa mazliet visu laiku tā kā vairos, bet man ir citi, tas pats 5, 6, 3, 6 ir laime, 3 ir 9 un tā tālāk. 8 man arī patīk, tas man asēs ar tādu bezgalību. Jā, tātad 7 tu ļoti intuitīvi to sajūti septītniekā, ja tev nav tajā brīdī transformācija, viņš tev nekad neļaus būt mierā. Vai nu tev ir krīze? Jā, es sapratu. Vai nu to ej uz augšu? Ir divi skaitļi. Mierā nevar būt, septītniekā. Pieņemsim tā, ka tie, kas ir pāri, man raksta, teiksim, pa sadarību, ja ir pāris uz septītnieku vai uz četrnieku, tur ir atsevišķa tehnika, kā jāstrādā, jo ja viņiem nebūs kaut kas jauns, nezinu, māju pirkt, mašīnu pirkt, bērni dzimst, precamies un tā tālāk, tad tur būs krīze. Tur ir visu laiku jābūt šiem te attīstības soļiem. Tā kā tur tie skaitļi ir tādi. Tad tev ir tātad produkts, tas tev ir, komunikācijā te ir produktu un 5. Štā ir par materiālo pasauli. Tev ir jau, tātad tev ir materiālā pasaule, pilna sapratne par materiālo pasauli, un 5 ir komunikācijā. Tātad, kad tev ir produkts, ir obligāti jāiet komunikācijā. To mēs darām visu laiku. To tu dari, jā, to tu esi atstrādājis tu sev. Un skaties, šitā augšējā līnija, kas tev it kā iztrūks tavā matricā, bet tavā šeit pēc misija apziņa realizācija, tev te viss vienos trīniekos. Tā kā tev tā sapratne ir, un tas mans novērojums ir tāds, ka tie cilvēki, tā skatā arī tu, kuri sasniedz materiālo pasauli diezgan agrā jaunībā. Zini, es tev pateikšu vienu lietu. Tiem ir jāiet šajā te, kas ir zināšana, nodošana, mentorings, un baudīt, tev arī ir jābauda dzīve, obligāti. Un es pateikšu savi sasniegumi jābauda.
Jā, mēs jau svinam tās uzvaras. Jā. Ļoti labi, jā. Bet par ātriem sasniegumiem nav tā, ka īstenībā es baigi ātri sasniedzu materiālas lietas. Es pamazām. Jo, piemēram, tad, kad mēs bijām, kad es biju tajā pirmajā savā menedžera laikā, kad es biju 23, 24, 25, tie mani džeki, kas bija apkārt, tie bija Latvijas izlases līderi, jā, un zvaigznes, viņi pelnīja nesalīdzinām vairāk, jā, un līdz ar to viņi varbūt daudz arī sadega tajā laikā, tagad, kas sadeguši. Tu tagad izšāvi kā reiz, tev sākās man tas viss tā lēnām ir gājis, man nekas nav nācis viegli, īstenībā, kā lai tu pasaka, es nevaru teikt, man nauda nāk diezgan viegli vispār. Pēkšņi visu laiku kaut kādas iespējas parādās, kaut kāda rēķina, bet man pie kopējā man visu laiku ir jāstrādā. Man viņa nāk, bet man nenāk miljoni. Es par to gribu teikt, ka man nav tā, ka man kaut kāda radās ģeniāla ideja, kaut kāds startups vai kaut kāds mantojums vai kaut kas tāds, pie kā tieks pie miljoniem. Nē, man tā nav un visticamāk arī nebūs nekad. Man nāk nauda, bet grūti. Tādā pakāpeniskā režīmā pa visu laiku pie viņas ir jādomā, jāstrādā bišķi mazliet pie tēriņiem. Teiksim, man nāk tūkstošos, lai jūs saprastu, tas tādā ziņā man nāk viegli. Miljonos man vēl nenāk, bet man ir pie kā attīstīties. Jā, tev ir plāni? Politika, miljoni, pēc tam oligārks, kas tur vēl. Un ar Ļonu kopā jāuztais kaut kāds bizness, tad tur mums kaut ko darīsim. Kas man vēl tur bija uzdevumos? Tev ir jāiet, tu esi mentors, es nezinu, kā tur mentoriem, tev tā kā jāsaglabā arī ir, tāds baigais žiperis krāpnieks tu nebūsi. Jā. Apvārdu, tu būsi pa mērķi. Man nepatīk tā, man nepatīk, kad mēs apkrāp cilvēks vispār nekrāp. Jā, bet tu pat nebūs tāds, tev vajadzēs tur to mērķi, Tāpēc man nav bijis tas vieglais biznes, es neesmu, savulaik arī atcerēsimies to 2000. Gadu vidu. Es tur kaut kāds sporta menedžers, kaut kāda slava ir, kaut kāda naudiņa nāk, bet tiešām naudiņa. Tas laiks bija, kad visus tos dzīvokļus tur pirka, kredītos pārdeva reiz 2, kuri tur trāpīja. Daudz, protams, arī sadega. Visādi brīnumi tur bijuši. Es nekad neesmu pie tādas vieglās naudas. Es pat neesmu pie tā strādājis. Tas laikam nav mans ceļš. Man patīk tomēr kaut ko šādu radīt un tā stabili ar vērtību, ar pievienoto vērtību. Hei, kaut kāds klubs vai kaut kāds sportisti, kas iedvesmo citus nākamo paudzi. Tas man labāk patīk, nevis kā varbūt vienkārši nopirkt mašīnu un pārdot viņu pēc tam dārgāk. Tas vispār nav mans stāsts, tur es nejūtu. Tas man arī nebūtu tik interesanti. Bet, jā, tev vajag starp citu interesanti. Obligāti. Tev patīk arī, kad saka, tev patīk runā par taviem projektiem. Tev nevarētu darīt kaut kādu. Man patīk sabiedrisks tāds darbs, tiešām patīk. Jo to es arī jūtu, ka daudziem cilvēkiem, varbūt kāpēc uzņēmējs es uzrunājos, kas man ir ienākuši arī kluba atbalstot, ka viņi dara kaut ko, viņiem ir naudas tur pat 10 reizes vairāk nekā man, bet kaut kur garlaicīgi, jo viņa nauda nāk, bet neviens neko nedara tādu, Un tad varbūt tā kā bišķiņ palaidzot man, un tad viņi sajūtās kā daļa no kluba, un tad nāk uz tām spēlēm, ka tas ir viņu klubs, un ja tavs uzvaras ir, tad viņi jūtās, kad arī viņi izcīna tās uzvaras. Tā kā tā dzīvē ir jābūt interesantai. Un man tas profesionālais sports, jo tu vari iznest to pasākumu visu. Arī es neprasu tur tik daudz viņiem. Un vēl viena lieta, ka profesionālais sports vienmēr ir bijis mans. Es gribēju pats, ka maziņš bija kļūt par profesionālu sportistu, kā mēs sākumā sapratām, es sapratu, ka tas nebūs, bet es sapratu, ka es gribu būt pie lielā sporta. Un pateicoties izglītībai, pateicoties tām lietām, visādām arī komunikācijas spējām, es tieku klāt. Es esmu augstākajā līmenī sportā, kā menedžers, kā funkcionārs. Teiksim, man sportisti spēlē olimpiskajās spēlēs, viņi Grand Slams, viņi pasaules tituls, Eiropas tituls un pasaules tūrē. Un es esmu kā daļa no tā, un man šķiet, ka es arī izcīnu tās lielās uzvaras, vai tajā pašā laikā kā ar savu klubu tagad. Skaidrs, ka spēlētāji vispirms iet laukumā, pēc tam treneri, bet mēs esam radījuši, man liekas, tādu sistēmu, kad visi, kas mums ar klubu ir, gribētu ticēt, ka darbinieki, biedri, visi atbalstītāji, kas ir, ka tas ir Rīgas Zeļi ir mūsu, ir viņu klubs, ir tautas klubs. Un gribās ticēt, ka mēs šo virzību arī attīstīsim. Tā kā ceram, ka mums tas izdosies. Tāda pozitīva enerģija. Klau, jums bija labi sasniegumi šajā bija pirmā sezonā, jā. Jūs pat augstāk izšāvāt, kā plānojāt? Noteikti, droši vien, ka neplānojām tikt finālā lielajā, jā. Gribējām tikt izslēgšanas spēlēs. Mēs sekojām līdz, bija mēs uzvarēja, bet mēs kādās 3 no 4 zaudējumiem pakutinājām nervus viņiem, bet visu cieņu viņiem, viņi pierādīja, ka viņi ir spēcīgākie. Vismaz pagaidām tā kā
tur nav jautājumu. Viņi ir Latvijas čempioni, mums vēl līdz tam ir, kā saka, jāizaug. Bet mēs bijām tā relatīvi, es cerēju, ka mēs tiksim top 4 un tādā labā versijā varbūt medaļu paņemsim, bet, kad tikām finālā, jā, nu. Bet kā sākoties sezonai, sapratām, ka mēs to varam izdarīt. Mums laba komanda ir un tikai jānospēlē sezonas beigas. Tā kā redzēsim, kur nesīs jaunā sezona. Ko redz, lai veiksmīgi jaunā sezona? Klausies. Super, Ilze, varbūt rezumējot. Mēs jau cik esam norunājuši. Mēs ļoti labi. Mums nekas te nav pa tukšo. Mēs daudz ko esam izrunājuši. Iedod man. Gal galā šis ir tavs raidījums. Iedod man nākamos, kas ir mans. Pirmā 40 gadi manā dzīvē ir tā kā aizmugurs 42 gadi. Jā, dod man uzdevums nākamajai 42 gadai. Ņemot vērā, ko tad tie cipariņi rāda, kas man ir jāpaveic un jāizdara. Jā, mēs pašam un tagad ir pati galvenā sadaļa. Jā, klausies, Rīgas Zeļi pagājušajā gadā, nu, bet šitā sezona bija pirmā? Jā, tagad būs otrā. Nu, lūk, tev pagājušais gads sākās pilnīgi jauns, nu kā ir 9 gadu cikls, un tev jauns cikls sākās pagājušo gadu. Un kā tajā ciklā notiekās, izveidojam kaut ko jaunu, esam atvērti, tāds kā tu arī bija īstenībā, tur visur, kur piedalījies, iesaistīja visāds. Man patikās tās Mārtiņa kampaņas, kur tu Samailau tur atnāca viņš uz Zeļiem uzspēlēt UTT. Tu biji atvērts, tu biji komunikabls, izcili. Šogad tev viss ir jāturpina kaut kādu sabiedrotie meklēt. Īstenībā šogad tev ir gads uz divnieka, tātad meklēt sabiedrotie, nu, iespējams. Kurš šogad tas ir 24 vai 25? 24. Jā, iet uz beigām jau. Kas jau iet uz beigām, un tad nākamais gads tev ir atkal par finansēm, trīnieks, bet tev ar trīniekiem par citu ļoti labi draudzējies, finanses piesaist, un tā kā tev viss tagad tikai kāpināsies. Zini, kā man liekas, ka finanses, kamēr Zeļi eksistēs par finansēm, es sapņošu un iešu gulēt un stresošu mazliet un uztraukšos visu laiku. Tas ir normāls process. Kā jebkura uzņēmuma saimniecības vadītājs, es esmu atbildīgs par naudas plūsmu. Bet tev tā nav bijis kādreiz, kad tu uzņemies jebkurā projektā un tad domā, kam tas man viss, es taču varēju mierīgi dzīvot. Protams, ka es arī Zeļu gadījumā par to kāds pāris reizes aizdomājies, bet tās uzvaras, tā atgriezeniskā saite sabiedrībā, tad uzvaras kopā ar saiti sabiedrībā dod šo gandarījumu un enerģijas tik pār tiem krīzes momentiem. Bet skaties, tāds rezumē par tavu personību. Tā politikā ir jāiet vai nav? Politikā nākamgad tas politiskais gads. Un tev jārēķina. Nākamgad tas vēl neiešu, es domāju, lielā bildē. 42 gados uzliekam plānu. Cik tu teici, viens cikls ir 9 gadi. Tad nākamajiem 5 cikliem uzliec man plānu. Jā, bet man tad tev es pastrādāšu, es tev iesultīšu. Tad nākamajā ciklā politikā es vēl neiešu. Tu zini, tu vari iet tajā politikā. Nē, es negribu, es smējos. Ilze, es varbūt nākamajā 9 gadē vēl neeju šajā, kas sākās. Es pēc tam, pēc 50, tā kā man būs pāri 50. Zini kā, tev tad, kad ir gads, 4. gads, tas ir nevis nākamais, bet aiznākamais, ir radīt kaut ko jaunu. Atceries, tas partija jādabina. Nē, es ceru, ka nē, bet, nu, zini kā, nekad nesaka nekad. Bet tev vispār, tev ir jāiet uz augstāko māju. Jau redzi, tas ir mentors, nodot zināšanas, varbūt pamācīt kaut kādus citus, jo tu jau savā ziņā kaut kādu jaunu biznesa nišu atradi ar visu šo te menedžments, ka tur varbūt menedžers. Tāpēc cenšos arī atsaukties daudziem piedāvājumiem, raidījumiem, faktiski neatsaka nekur, neateic arī tev. Paldies, iet un stāstīt to, ko es daru. Bija tikko nesen ciemos arī tur sporta skolas aiets bija, tā kā mazliet dalīties ar to visu. Cenšos dalīties, nu, kā redzams, tas man ir jādara. Tas tev pilnīgi jādara. Tu pēc tādu tā kā tīru tikai naudas pelnīšanu, tas nav pa tevīm. Tas nav tikai man. Tas nav pa tevīm. Tas ir tavs domāšanas veids. Man tā doma ir tāda, ka man ir jādara lietas, kas man ir jādara, jāvēr ārā saistībā ar sportu, visi šie projekti. Un, ja es darīšu lietas pareizi, man liekas, nauda nāks pat no sevis. Es kaut kā tā esmu sajūtas, un man liekas, ka tā arī būs. Nu, tas nozīmē, nāks pat no sevis, nu, kad es sēdēšu mājās, ēdīšu pīrādziņus, un kur tā nauda, nu, man ir jāgriežās un jādedzina.
Bet viņi atnāks, ja es darīšu lietas pareizi. Nu, tāpēc, ka tu esi naudas magnēts. Vienmēr kaut kur tas savs ego jāslapē, ja es pareizi sapratu, tie viennieci. Nu, skaties, bet tas ir tavs virzītājs. Tas atziņas man jāgaida, jāprasa, bet tā mazliet mierīgāk, jā. Tas ir tavs virzītājs spēks. Saproties, tā nebūtu tie viennieki, tas ir tavs. Tā kā, kad Sants klausies, tev katru dienu man mājās kaut kas labs jāsaka. Starp citu tuvākajiem cilvēkiem. Jāmīļo un visu laiku jāstāst, ka esi labākais. Tas gan 100%. Bet, forši tev visu to pelnījis visu, man liekas, kāpēc ne? Mazliet. Klausies, Edgars, paldies tev milzīgs, ka tu īstenībā atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Man ļoti pozitīvi patīkamu priekšstatu, jo parasti vispār tāds nopietns man izskatījies, ka man bišķi bail bija. Zini kā, šodien vēl tā domāju. Tu jau kad mēs esam izrādās tikšos uz šī nav spēlēs. Jā, un tu ļoti nopietns. Nu, pēc, kad man dēls, kad iet laukumā, tad es esmu fully fokusēts, pilnībā fokusēts uz viņu. Es droši vien jau kaut kur uzvalkos, ka viņš kaut ko tā dara, tur es esmu mazliet niknāks. Ikdienā es neesmu tik, es esmu relaksētāks katru reizi. Jā, bet superīgi. Vienmēr sakot, lai tev ļoti veiksmīga jaunā sezona. Pārsteidzies atkal mūs ar kaut ko tā kā šajā sezonā, un lai taviem visiem sadarbības partneriem, sportistiem, lai ir arī ļoti veiksmīgas karjeras, lai tev izdodas piesaistīt finanses. Man liekas, tu dari visu baigi labi, jo redz, kas ir vēl noslēdzot, tev ir ļoti daudz intuīcijas, un tāpēc tev nevarēs atnākt numerologs vai astrologs pateikt, zini, Edgars, tu tur kaut ko nedari. Tu pats sevī sajutīsi, tad, kad kaut kas nebūs labi, tu pats sevī sajutīsi un zinās, kā sev no turienes izvest ārā. Tā kā, lūdzu, tāda īsta lietošanas instrukcija. Super. Paldies tev liels. Tas iedod sievā izlasīt arī pa tām uzslavām. Paldies tev liels, Ilze, un cerams, ka visa šī numuru zinātniem, numeroloģija un viss šī mūsu saruna nāks tikai uz labu un viss manā dzīvē ies tikai uz augšu. Paldies tev liels. Kā visu laiku. Paldies tev liels.